Nostrīt uz patīkamu notikumu. Liko pēdu laiks. Oi. Emergency call. Es laikam nospiedās pogu un Tikko telefona arī tas bija. viņš gribēja piezvanīt emergency. Tiešām? Varbūt Jā. ir emergency, varbūt mēs esam Nav emergency. kaut kāds tu krievi. Varbūt mums ir emergency. Oi. Es ceru, ka es nepiezvanīju tikko. Bet tā būtu nevienā ļoti ātrā tāda palīdzība. dīvaina sagadīšanās. ka- Nu, kaut kādā ziņā ir emergency, jo mums abiem pēdiņas ir augstā vēsā ūdenī. Balstīts uz patiesiem notikumiem Rihards Sniegs un Roberts Silaus pie pults Waka Waka Bum podcasts, kurā mēs ņemam vienu stāstu izdzīvis un tad mēģinam izveidot filmas vai seriālu scenāriju no tā, bet tas notiek otrajā daļā. Vai tas notiks šajā otrajā daļā? To mēs nezinām. Tas ir atkarīgs, cik ļoti man vajadzēs kakāt. Man visu dienu ir caurēji šodien. Man zvanīja 2 numuri. Nē, es jau meloju. Man zvanīja 1 numurs 2 reizes. Man zvanīja 1 numurs 2 reizes šodien. Nezināms. Nezināms numurs 2 reizes pēc Par kārtas. priekšvārds nezinātājiem Robertam ir fobija runāt pa telefonu, kādam zvanīt, un vispār, ja viņam zvana nezinām numuru, viņš tur noķer autismu un vienkārši mūk no tā, un viņam sāk trauksmi. Ok, pirmkārt, Viņš tā kā sāk offensive. ratīties, un viņam sāk putēties Nav patiesība. multe, un ir diezgan slikti, man viņam ir burtiski jādod zāles uzreiz, ka viņam kāds zvan. Nezinām numuru. Visiem cilvēkiem, kas ir jaunāki par 29 gadiem, man vajadzēja padomāt, jo man ir 29, negribas runāt pa telefonu. Negribas runāt pa telefonu. Tas ir fakts, un, Rihard, tāpēc, ka tev ir 31, tāpēc tu vienīgais nesaproti šo. Neviens negrib runāt pa telefonu. Un es vienkārši gribēju padalīties, es gribēju pastāstīt visiem cilvēkiem, kas nav apdāvināti ar to, kā komunicēt ar jaunāko paudzi. Ja tu Jā, zvani, tas ir paskaidro. nezināms numurs. Tu zvani 1 reizi, tu zvani 2 reizes. Es loģiski nepaceļu klausuli, es loģiski neatbildu. Tu lašāri, tu papīs 5000. Ej! Tev piedāvātu naudu visticamāk. Par ko? Ir tāds nerakstīts likums. Ja tev zvana 6 numurs, tas ir 5 reizes labāk nekā zināms numurs. Jo zinām numuru tev naudu nepiedāvā. Kamēr nezināms numurs, viņš tāds, halo, Roberts, nezināms numurs. Un viņam tāds, hei, man vajag, lai tu uztaisi man kāzu fotogrāfijas 2. septembris 5 miljonu eiro. Paldies, ka pacēli, jo man nepacēli neviens cits kāzu fotogrāfs. Tikai tie, kam ir pār 30. Mans dibens šobrīd ir slapumā. Man tikko iestika krēsls smiltiņās, un mans dibens ir augstumā. Ak, vats Dievs. Augstumā. Nu, viņš ir āsumā. Es ceru, ka tas ar mani nenotiks. Vai tas ir... Es grimstu nost šeit. Es grimstu nost. Mēs esam pārāk dziļi iegājuši. Tagad vairs tas atsalains, ko mēs uzlikām kadram, nav perfektais, nav perfektā kompozīcija. Starp citu, mums var skatīties YouTube un klausīties Spotify. Un tiem, kas klausās mūsu Spotify, iečako šito. Eju. Ej, un tā nav mūsu māja vana. Tikko saplapināja. Tā ir jūra. Bet kādam tā ir vana? Ja tu dzīvo šeit, varbūt tā ir tavas mājas vana. Tu ej vanoties jūrā, True. šurāt kā kād. Jā. Tas klozet pots. Vai, jā. Skatās zivīm, ka šī arī ir viņu vana. Jā, jo šis ir viss zivju dzīvoklis. Līdz ar to tā ir jebkura istaba, tā ir ēdama istaba, tā ir guļama istaba, tā ir viesistaba, tā ir vannas istaba, tas ir koridors. Jūra ir zivju koridors, kāpņu telpa. Tā, ka tu atzvanīši šim numuram. Kā tu liekas, zivīm ir ārtelpas, vai viņa visu savu dzīvi pavada iekštelpās? Tā kā ūdens ir kā iekštelpa, un tad gaiss ir ārtelpa, viņi nekad neiziet ārā, viņi ir kā gameri. Nu, daži jau iziet ārā piespiedu kārtā. Nu, Viņas tā kā burtiski izvalk. tā kā man vecāki. Aiz lūpas. Viņam tāds, Robert, ir laiks Kad man doties bija ārā. 17 gadi. Roberta, Viņi beidz sēdēt pie datora. Tu piezvani 2 reizes. Tu gribi kādu sazvanīt, tu piezvani 2 reizes. Neceļ šis cilvēks. Ok, tu saproti. Šis cilvēks negrib celt nepazīstamam Nē, numuram. tas nav tās, ko domā. Aizveries! Tu uzraksti WhatsAppā ziņu. Hello, šeit es, miljonārs, un es gribu, lai tu pārguli ar manu sievu. Esmu gatavs samaksāt 1 miljonu eiro par šo. Vai arī īziņu uzraksti īziņu vai WhatsAppā. 2 varianti. Tātad,
ņemiet aiz auss, jā? Viss, tas ir viss, ko es gribēju izskaidrot. Vai tu biji aizņemts tajā brīdī, kad tu nepacēli šim cilvēkam? Jā, es biju aizņemts. Man prieks, ka tu pacēli šo topiku, jo es nodarbojos ar sportu savā istabā. Un, zini ko? Man patīk. Ir dīvaini sajūta, bet man patīk, ka es nosvīdu. Jā. Man patika. Es nezinu, vai šahs skaitās kā sports līdz galām. Nē. Atkal, tu tur to pogu? Nu, viņi nospiežas tajā šeit ap maliņu. Tur ir perfektais dziļums, uzliec otrādāk to telefonu. Šahs neskaitās sports, Robert. Un kā tu vari, ko tu dari tie savu izabā? Es uzlieku 20 minūtu beginner workout YouTube'ā. Un tad es taisu šitāds, tur nav lekšanas, tu tāds un tad tu taisu tāds tā kā Un vispār, kurš nu būtu runājis par šāhu, Rihard? Tu esi oficiāli kļūst atkarīgs, man liekas, ka mums tev ir jāuztais intervention, kā amerikāņu filmās. Tu visu laiku spēlē šahu, kurus paskatos uz tevi. Tu esi telefonā, tu esi šahā. Man liekas, ka tas nav ok. Man liekas, ka tev jānodarbojas ar veselīgākām lietām, kā jāskatās seriāli vai arī jāspēlē RuneScape. Tā kā, kas notiek? Kāpēc nodarbojas ar šahu? Man liekas, ka tev vajadzētu sākt ēst vairāk burgerus, dzert alkoholu, pīpēt marihuānu un skatīties Netflix romantiskās komēdijas. Tas nav pareizi, ko tu dari. Es atmetu pamazām šahu, jo es kādu laiku nespēlēju, un tu atgriezies, un tavs reitings kaut kādā ziņā ir krities, jo tu neesi trenējies to smadzenes kādu brīdi. Un es realitātē, zini to mīksto mantiņu, kas mums suns ir mājās? Tāds tā kā mīkstā mantiņa. Suns, jā, no Bobo videoklipa. Jā. Tu esi viņu redzējis? Nē. Uzmini, kā viņš izskatās. Un uzmini, kāpēc viņš tā izskatās. Es te rekrutiešu maz sunīts ir, kurš atgādina man to. Viņš izskatās noplucis, varbūt. Jā. Vai tev šķiet, viņam ir visas ķermeņa daļas kopā? Es ceru, ka jā. Nav. Es zaudēju šahā, un es ļoti pārdzīvoju, jo man vajadzēja vinnēt, un tas pimps vispār nemācēja spēlēt, bet viņš vienkārši domā ātrāk un taisa savus slubos gājienus. Kamēr es ļoti lēni domāju, ne kaut kāds cits cilvēks. Dažreiz tur ir indieši, dažreiz... Es vienreiz pa visiem šitiem mēnešiem spēlēs pret Latviju, tikai tā kā latviešiem laikam šahs nav populārs. Latvieši dzer pirmajā vietā pasaulē. Dara īstās lietas. Es viņu paņēmu aiz astes un sāku sist pret mūsu noliktavas dzels plauktiem. Un situ tik ilgi, līdz viņam atdalījās aste no viņa pārējā ķermeņa, un tad vēl kāja daļēji ļungājās no vispārējā. Un tad sāku domāt, ka... Es šo izgriezīšu tiktu kā, lai izklausās, ka tas ir īsts suns, ko tas ir. Nevis plīšu mantiņi. Richard, you gonna get cancelled. Jā, un es nezinu. Man liekas, ka dažreiz varbūt ir... Ja es nespēlēju, tad nav iespējas zaudēt. Līdz ar to pēdējā laikā ir īpaši... Jā, es cenšos mazāk spēlēt šahu, jo manai mentālajai veselībai tas dažos brīžos nāk par sliktu. Man gribās. Es šausmīgi... Es daudz lamājos. Vanis man jau pamazām iedavusi iesauku rupeklis. Ak, Dievs. Godīgi sakot, es nepārspīlēju, bet tagad es vienkārši runāju par to, kā esmu spēlējis šahu. Man nav tāds prieks un harmonija un tā kā, interesanti varētu tagad arī uzspēt. Man burtiski pārņēma dusmas un gribās ar šo mikrofonu iesist tev pa seju. Man šahs nav veselīgs. Es vienkārši spēlēju labāk nekā es vinnēju spēles. Ko? Karoč, ja tu nosit, piemēram, tur laidni, un tu esi vienu kauliņu priekšā ar laidni, tev tā kā +3, tur kaut kāds ratio, ka tev vajadzētu uzvarēt. Un es bieži zaudēju, pat ja man ir +7 vai +10, jo es vienkārši tik ilgi domāju tos gājienus, ka es vienmēr zaudēju uz laiku, jo spēlēju, katram ir 10 minūtes laika domāt. Karoč, mainam tēmu, besi ārā stulbis. Richard, lūdzu, te ir bērni apkārt. Citu, ja kāds bērns ieiet kadrā, vai es viņam palūdzam iziet, jo? Jā, es, godīgi sakot, nezinu.
Mēs esam vecāki pludmalētē. Ir ļoti, ļoti daudz cilvēku priekš tā, ka ir 9 vakarā. Ir jauks vasaras vakars. Šis ir īstais vasaras podcasts. Vasaras podcasts numur 1. Jā, beidzot mēs to izdarījām. Beidzot. Kad vasara iet. Kad vasara iet uz noriet. Vanes, starp citu, šodien bija sāļoties. Vanes man draudzene. Un... Drīkst teikt? Ko tad? Ka viņa man draudzene? Nē, Ko tad? to lietu. Es nezinu, ko tu domā, bet es pastāstīšu par vīriešiem. Tad es tev nesen jautāju, vai tev ir kādreiz bijis skaista draudzene? Jā, un es teicu jā. Tu teici jā. Visas. Un šodien viņai iet uz vilcienu, lai brauktu uz jūru. Un viņi iet pa ceļam, viņai piesēdz vīrietis, kā regulāri. Tas notiek. Un viņai pieiet, un viņš saka, tu esi tik skaista, vai es tev varu paspiest roku? Viņa tāda, fine, tu vari paspiest man roku, un viņa paspiež roku. Forši, vai es varu tevi apskaut? Viņai tāds... es šito visu neizdomāju, jo šodien šo stāstīju man tāds atkal varas vien patīzēt no mājas. Un kamēr viņš esot ar viņu runājis, viņš laiku skatoties uz viņas krūtīm. Uz Birznieku upīšu ielu šis viss notiek, pa ceļam Zargā. Tā ir tā labā iela. Tā ir tā labā lieta, ka šito džeks atrast. Un jā, un viņš jautā, vai viņu var apskaut. Viņš saka, nē, un viņš tā kā, labi, bet vai var tevi aizvest uz randiņu? Un viņš saka, nē, un atšujās un aizskrien prom. Tā kā viņai jau savā ziņā ir nevis izkāpusi ar kreiso kāju no gultas, bet pa Birznieku upīšu aizgāja. Kreiso kāju no 22. trolejbus. Jā, un viņi aizbrauc līdz jūrai. Un jūrā viņi sauļojās, čilo, vaibo, un viņi pēkšņi pārdzird sarunu, kas ir turpat kāpā, viņai blakus, un viņai liekas, ka viņi dzird svešu cilvēku sarunu. Un tā saruna ir tāda, hei, vai tu... Es tagad pavisam precīzi neatceros, bet tā sieviete saka, hei, mēs te bijām, es tevi atceros. Un tas vīrietis tā kā, nā. Un tad beigās viņi sāk dirsties savā starpā, jo tas čalis ir krīpojis kaut kad, kad tā sieviete ir bijusi savu draudzeni. Viņi šoreiz ir savu draugu, un tas draugs viņu sāk aizstāvēt, un tas krīpers kaut kāds sāk krieviski ar viņiem runāt. Viņš pārgāja no latviešu valodas uz krievu valodu. Konflikta valoda, jā. Konflikta valoda. Es arī tā daru, kad es strīdos. Es strīdos ar Evelīnu. Es pārēju krievu valodu, viņa arī nesaprot, bet izklausās draudīgāk. Es varu izteikt savu domu labāk. Ir lielāks vārdu krājums. Bāc. Tas ir the move. Might be the move. Tas varētu būt tas gājiens, ko jādara. Ļoti likumsakarīgi. Ja tu māki vācu valodu, var pārēt uz vācu valodu. Tā arī ir tāda valoda, ko kliedzot. Man tagad ir interesanti sastrīdēties, tā kā, par ko mēs varam. Klausies. Чего зазыбать, я тебя закрою, блядь, рот. Man sākumā Es jārunā negribu latviski. lamāties. Nē, klausies, Robert, es pirmais iešu dušā, jo man jāsteidzās, un tu pagaidīsi. Saprati? Labi, Rihard, es cienu to, ka tev ir jābūt kaut kur ātrāk, un esmu gatavs piekāpties mūsu kopēju attiecību vārdā. Nē, tu ej pirmais dušā. Labi, paldies, Rihard, es to novērtēju, jo es esmu ļoti netīrs, un esmu netīrs puika, un es gribēju nomazgādīt. Esmu netīrelis. Es nezinu, kā lai tev sastrīdās. Es esmu ideāls cilvēks. Bet es neesmu. Strīdies ar mani, sasodīts. Tas, ko es gribēju, zinu, kas man ir pierakstīts manos notos. Par ko mēs varam? I shit you not podcasts idejas. Es esmu ļoti horny pēdējās dienās. Evelīna nav Latvijā, viņa ir ārzemēs. Mēs varam par to strīdēties. Es esmu pamanījis, ka es esmu ļoti horny pēdējās dienās. Un zini kā, ka tu... man pierakstīšas nav tā. Zini kā, ka tu ej pa ielu un tu krīpo sievietes, kas ir vasaras drēbēs. Vai tu pēdējā laikā esi bijis Birznieku upīšu ielā un ieraudzījis tādu blondu meiteni, kas dodās uz vilcienu? Tur ir tā lieta, man ir slikta redze,
Tāpēc esmu ļoti slikts krīpers, jo es nevaru, zini, kā tu, kad dažreiz... Tu vispār nevari blenst savu saulenēm uz meiteņu krūtību. Jā, zini, kā tu dažreiz, tu pamet ašu skatienu no attālumu, tu notver visu, ko tu vajag, un tad tu tā kā tas nav uzbāzīgi, un tas nav pamanāmi, un tas ir pieklājīgi, un tas ir tā kā tu vienkārši, tas ir tikai priekš tevis. Jā. Es tā nevaru izdarīt, jo es reāli neredzu, līdz mēs neesam šādā attālumā. Tad, principā, kāds man nāk pretī, un tad es tā kā mēģinu pamanīt. Tu pat nezini, kāds ir potenciāls, līdz ar tu tu neguli jau ar to cilvēku gultā kaut kādā ziņā, jā, vai ne? Līdz es neesmu jau principā ilgtermiņa attiecībās. Es sāku... Kā meitene izskatās tikai tā, ka tu ar viņu skūpsties, jo tikai tad tu esi gana tuvu. Jo pat sarunas attālumā tu esi par tālu. Tieši tā kā es sāku krīpot tad, kad es valku to gradzenu virsū uz pirksti. Tad tikai es pa īstam sākas tas posms, kur es tā kā apskatu proporcijas un tā tālāk. Man tas, nice. Nice ķermenis, ko es pratu šeit. Bet zini, ko es teikšu tā? Un jā, tad šie tie divi cilvēki aiziet prom, Vanessa paliek šajā... Turpinās tās. Tur nav viss galā. Krač, tas vīrietis ar to sievieti, ko viņi dzirdēja, to sarunu, aiziet prom. Pieceļās, aiziet prom. Viņi negrib tur ar viņu kauties vai ko. Jā. Un Vanessa saprot, ka šīs džeks sanāk paliek. Un viņam vairs nav... Viņam vairs nav ko darīt. Es tā kā šajā situācijā, es varu tā kā, fuck your hell, ko tu dari? Tu esi viena pati. Jā, tu nesaproti krieviski. Cilvēku tur laikam, kā viņi teica, nav arī baigi daudz apkārt. Nav tā, ka te vecāķos masas. Pilns. Jā, piestūķāts kā sardīns trešajā autobusā 19. Darbā aiziet. Bunžiņā visi tā ir bikīni arī. Es redzēju vienu dibēnu. Jā, kad mēs gājām šeit, bija viens dibens bikīni. Vai tu mums gāja kāds tik tuvu garām? Mēs gājām netālu. Tu biji aizņemts savās domās, domājot par šahu. Kāds dusmīgs. Jā. Bet es varēju tā kā noķert tāšu skatienu. Protams, izplūdes. Smuks dibens, bet izplūdes. Vieta fantāzija, tas jau tā labākais. Jo tu meiteni pavisam skaila, ja viņa ir bikīni, tev tāds... Wow. Nē, ja viņi izskatās izplūdus, kā visi cilvēki, ko es redzu. Tev visi? Tur ir daudz vietas fantāzija. Principā, es nezinu, viņa varēja arī būt 80-gadīga omīte. Izplūduši cilvēki izskatās skaistāki. Arī nav nekādas vainas ar 80-gadīgu omīti. Ok, labi, iedomājies, tu neesi ar Vanessa kopā. Jā. Sorry, cliffhangers Vanessa ir ar to krīperi. Vienā pludmalē, un viņi ir praktiski vieni. Kas notiek tālāk? To mēs uzzināsim pēc šī jautājuma, ko es uzdodu Rihardam. Jautājums ir sakojuši, ja tu nebūtu kopā ar Vanessa, cik ir vecākais, cik tu ietu? Milf, Gilf, Dilf. Kas ir dead, tā kā? Dead person I'd like to fuck. Jā. Kas ir vecākais, cik tu ietu? Es ietu 42. 42? Tātad tikai pāris gadus vecāki par tevi. Ok, jā. 42. Kāpēc 42? Kāpēc tāds cipars? Tāpēc, ka, ja es nepiedāvātu opciju 40, es domāju, ciparā 40 jau ir kaut kas seksīgs. Tu esi jau tos trešais Dzimus bērns. padomu laikos. Jā, trešais bērns ir pabeidzis skolu jau. Vai tad? 42? Man liekas, ka nē. Jā, un kā? Tu dzemdēji 18, 19, 20. Tas ir viss, tas vienīgais laiks, kad dzemdēt. Tā jau Vanessa sen nokavējas. 42. Nu, kaut kas tas, Nē, ka tu esi 42, tavam bērnam ir 5 gadi. 42 ir, ka tu tikko izšķīries no savu miljonāra pirmā vīra, un tad tev ir tāds tas seksapies, nu, ka tu esi sieviete, ja? Tev viss ir skaidrs dzīvē, tev ir tā pieredze par draudzībām, par draudzenēm, tev ir tā skaidrs, kā šī pasaules strādā, ja? Un tā ir tāda, zini, nu, tāpēc man šeit ir tāds vārds milfs vispār izdomāts, tāds riktīgs cougar vibes, vai ne, tā sievietēm. 42. Jā. Tie 50 jau tur tās pelēkās šūnas pamazām atsakās. Wow. Viņas tur Wow. dilst kā riepas pret asfaltu. Jā, maina katru sezonu.
šausmas. Kā var kaut ko tādu vispār pateikt? Richard? Es to Jau nekad ir neteiktu, divi ja zinātu, izgriezumi. ka mums kāds klausās. Ir jau 2 50 plus. Ir jau 2 izgriezumi, par ko tev cancelot. Šits. Es personīgi teiktu 90. Tāpēc, ka vecums ir tikai skaitlis, un sieviete jebkurā vecumā ir skaista un ir pelnījusi to pimpi. Tā kā... Es šaubos, ka viņai 90 gados interesē tavs Richard, loceklis. tev nav nejausmas. Veci cilvēki nodarbojas ar seksu, Richard. Nē, ka tev ir 90. Jā, kad tev ir 90. Visos tajos veco ļaužu pansionātos tur ir milzīgi uzliesmojumi ar seksuāli transmisīvām slimībām, tāpēc, ka neviens no viņiem vairs nelieto prezervatīvu, bet viņi nodarbojas ar seksu. Veci cilvēki nodarbojas ar seksu, Richard, man tiešām ir žēl tev to tagad atklāt, bet... Un tas ir fantastiski, tas ir burvīgi patiesībā. Man liekas, tas ir lieliski. Un man liekas, ka tā ir arī tāda pazīme, ka tu esi vēl projām dzīvelīgs un veselīgs. Jo varbūt tā kā tie pensionāri, kas ir padavušies pavisam... Tu domā arī? Jā. Nu, tā kā seks, bet visus seksus viņi dara tajā vecumā. Tagad 90-gadīgi cilvēki paliek pie misionāra pozas, vai viņi turpina arī eksperimentēt? Bet, godīgi sakot, es nezinu, kura poza ir tā kā, kura poza Ir ātrākā nesalauzīs tajā tavu vecumā. gūžu, jā, tādā ziņā, ka droši vien ir ierobežojumi, vai šis tā kā, kas ir tādas sarežģītākas pozīcijas. Es pat nezinu. Mēs esam laikam ļoti jauni tiešām. Mums pat nav tāds tā kā, kura pozīcija būtu tāda riktīgi neērta, piemēram. Nu tā, kas ir, kur meitenē ir, piemēram, tās, varbūt ceļi viņai ir pie ausīm. Ties tās sarežģītāk 90 gados. Varbūt tas tāds lokanās. Jā. Tur, kur katrs ar galvu ir uz savu pusi. Ko? Tur arī Ar mugurām? Ko tu Ne, dari? arī līdzīgi, ka, piemēram, Pagaidi. meitenei ir dibens augšā, Jā. un tā kā tuvāk dievam, Jā. un arī sanāk kājas ceļi tā kā tuvāk ausīm, jo to galvi gandrīz izlocīsies Es 90 pat grādu leņķī. nesaprotu, It kā ko tu tu taisītu svecīti, Jā. bet tev pēdiņas un kājiņas ir pie galvas klāt. Un tad puisis ir pagriezies ar dibenu pret tevi, tā kā ar savu dibenu pret tevu galvu, tad viņš tā pagriežas uz leju, Jā. un tad viņš skatās burtiski zemē, Jā. jo tu viņam esi, tā meitene viņam ir aiz muguras. Tā ir Tā- tāda sarežģīta. Es nezinu, sarežģīta. pozīcija arī, tu vienkārši skaties zemē. Atkarīgs, Un viņi redz tavu dibenu. kāds linolejs vai laminēts kādā Spalva no vietā, tu dibena. esi, ka tu to dari. Jā, jā, kādās telpās ir. Bet, Cildāmās pensionāriem grīdas arī pārsvarā bez- nav tik. Position ever. Pensionāriem tur tas laminēts nav, linolejs nav tik labā stāvoklī parasti. Bet tu esi tiešām taisījis šo pozīciju, jo, godīgi sakot, es neesmu neesmu. nekad, un es esmu tā kā, man liekas, ka es esmu mēģinājis ar partneri to tā kā veicis pirmos 2 sagatavošanās soļus, un tad saprats, ka šis nenotiks. Šis ir vajag nopietni izpēti, kā tieši kā leņķi iet, šim vajag noteikti treniņi, tev vajag staipīties katru dienu. Tas ir kaut kas, kam vajag sagatavoties. Tā ir. Es nezinu, kā to var izdarīt. Tas ir kaut kas tiešām. Un tad šis pārīts aiziet prom. Jā, pāris aiziet prom, Vanes paliek viena. Es palieku viena, un viņai Pati tāds, pludmalē ar tad to te man krīperi. blakus ir kaut kāds krīpers ar džīnsu cepuri. Jā, priekšdienām, dāmas, ja kāda vēl iet, džīnsu cepurīte. Cepurīte, jā. Ņemiet vērā. Un gari mati esot. džins, cepurīte, gari mati. Savākti ponīt, bizītē? Nepajautājumi. Nav definēts. Ok. Un viņi tā kā cenšas atslābināties, bet tajā pašā laikā viņi speciāli neiet gulēt, jo viņai tā sajūta, ka nav labi. Viņš uzrudīsies. Un vienu brīdi viņa tā kā speciāli ik pa laikam tā kā paskatās uz to pusi, un tad ir šis vīrietis, Viņi ierauga, un tajā brīdī, kad viņš saprot, ka ir noķerts acu kontakts, viņš pazūdzam kāpes un viņš pietupjās. Un tajā brīdī tev tāds, tā nav, saka, ja cilvēks slēpjās, kad tu noķer acu kontakts, tu zini, he's up to some shit. Tā kā susuriņš aliņā. Viņš ieraudzīja vilku. Exactly. Un jā, viņš laikam, viņa tajā brīdī uzreiz saprata, ka
te nav vairs droši, viņa sakravāja savas mantiņas un devās prom. Un viņi iet pa jūras vienu sānu, un tur ir kaut kāds 50-gadīgs vīrietis. Un tas vīrietis, viņš kaut ko tā sāk runāt, tas vīrietis tevi bildēja. Un viņi, laikam viņi ir ieraudzīja, ka viņš varbūt tajā brīdī, vai arī tas vīrietis viņai pateica. Bet, tas vīrietis viņu fočēja un filmēja. Nu, fočēja vai filmē, viņi jau nezinu. Ar tādu 3 megapikseļu digitālo ziepkameru? Gan jau. Es izstāvies, ka viņam noteikti ir tā to siksniņa, kas viņa aptver tos visus pirkstus. Tāds uz minidē kasetes. Jā, un tad tas vīrietis, ir tā 50-gadīgs vīrietis, tu jau esi mazliet trauksmaina, vai ne? Tu esi aizdevusies prom no šīs diezgan nepatīkamās pieredzes, kas sākās jau uz biržnieku upīšos, tu vienkārši nevar pelāpot normāli, katru vietu tev kāds krīpers. Un tad šis 50-gadīgais vīrietis, viņš tāds, Klau, man likās, ka jūs iet kopā, vai kaut kas tāds, ka viņš tev bildē. Bet tā, tu vari palikt pie manis, tu esi drošībā. Notiek tieši tas, ko es tev teicu. Mums kaut ko jautāja. Jūs esat kadrā? Labi, ok. Tas pārgāja. Tas bija viegli. Okay. Tad, un jā, viņš tāds, tu vari, Klau, tu vari palikt pie manis. Nu, tu vari manis drošībā. Es interpretēju, bet Vanesai bija tāds, es vairs neesmu gatavi riskēt, jo šis 50-gadīgais vīrietis, viņš arī sēž šeit viens, viņš acīm redzot, skatījies, ka viņš man bildē, un viņam tāds, jā, tas čals, kurš slēpjās kāpās un bildē to, viņi noteikti ir kopā. Un viņai tāds, nē, es dodos vēl tālāk, paldies par informāciju, bet es gribu pabūt vienu parakstīt un tam līdzīgi, jo es negribu runāties. Un viņa aizgāja palikt pie sievietēm. Un sāka, vai meitenēm, viņi uz jūru nevar aizbraukt, cilvēks atpūsties. Tas ir šausmīgi. Viens pats. Tas ir tiešām briesmīgi. Tas ir šausmīgi. Tas ir drausmīgi. Tas ir drausmīgi. Un man ir tāds, es labili jābūt kādam klausītājam. Un zinu, ka vairāks klausītājs. Uzrakstiet pa kādreiz e-pastu, ja ir kaut kādi jums tie stāsti bijuši vai jūsu draudzenēm. Jo rodas iespējas, ka te visi ir tādi, kad pilni jūra tiem krīperiem. Jā, bet tā arī ir. Es atcerējos. Kur tev viens sēž blakus. Es gan, godīgi sakot, es tā kā pilnīgi godīgi teikšu tos gadījumus, kad es pēdējās dienās skatos uz tām dāmām, es esmu 95% pārliecināts, ka to nevarēja pamanīt. Un tas bija pietiekoši īsi, ka tas neradīja nekādu satraukumu vai negatīvas emocijas nevienam. Es ceru. Vai tu jūties vai tu jūties vainīgs, ka tu tā kā paskaties? Es nejūtos vainīgs, ka es paskatu. Atkal jau man liekas vienkārši... Drīkst skatīties, jo nedrīkst skatīties tā uzmācīgi, vai ne? Jā. Drīkst iečakot. Kur ir robeža? Jā, man liekas, es tāpēc pēdējās dienās domāju par to, ka man ļoti vajag brilles. Man tiešām vajag brilles, lai es varētu neuzmācīgāk. Lai nebūtu tās iespējas, ka tiešām tas notiek par ilgu vai tā nepatīkami. Bet, ja, piemēram, iztēlosimies, tu esi aizbraucis uz jūriņu, tu pasauļojies, jā? Ir sagadījies, jā, ka ļoti skaista, simpātiska meitene tev sēž 30 metru attālumā. Un tev ir laba redze, iztēlosimies. Tu vari nespēju iztēloties, kā tas ir. Kroči, tu redzi. Okay. Un tev viņas augums liekas ļoti simpātisks. Ja cik ilgi tu uz viņu drīkst skatīties no tālum, lai tu varētu to veselīgi pateikt citiem cilvēkiem, un tas būtu normāli. Kurā brīdī tu kļūsti par dīvaini? Vai tā kā tas nav normāli? Jo mēs varam abi piekrist par to, ja tu paskaties 5 sekundes, tas ir fine. Tu tā kā paskaties, ok. 1, 2, 3. Un es nemāku skaitīt klusi, tāpēc es skaitu skaļi. 4. 4,5. 4,4. 5. Un tā paiet stunda. Okay. Man liekas, galvenais ir tā kā vai viņi to
piefiksē un kā. Un tā kā Bet tas ir, tas ir slikti tikai, ja viņi piefiksē. Ja tu nepiefiksē, tad tu vari lūrēt, cik tu gribi. Nu jā, iztēlojies, ja tu esi pirmā stāva dzīvoklī aiz loga. Bet tad grēks ir tikai grēks, ja viņi sauc pie atbildības. Jā, kristietībā šis ir Dievs visu redz. Dievs jau redz, ka tu uz viņu stundu skaties. Dievs krīpo uz mums visiem, visu laiku, 24/7. Dievs ir oriģinālais krīpers. Dievs uz visiem mums skatās, un viņš skatās uz tevi dušā, kad tu mazgā savu dibeni caurumu. Viņš visu laiku skatās uz tevi, un viņš krīpo. Jā. Līdz ar to es domāju, ka Dievam nav problēma ar šo. Dievs neuzskata to pa grēku. Viņam tāds... iedomājies, ka ja tu sēdētu mašīnā ar melniem stikliem, un tad tu skatītos uz... Kamēr tas nenodara nekādu negatīvu kaitējumu, psiholoģiski vai jebkādu citādi nepatīkams emocijas tām dāmām, sievietēm, tad nav upuru šajā noziegumā. Bet, jā. Tas ir bez upuru noziegums. Un tieši tāpat kā marihuānas meķēšana, kas ir bez upuru noziegums. Legalize. Man ir kaut kas, ko es tev gribēju pateikt. Vai tev grib vēl te kaut ko piemetināt? Man ir kā pārēja, bet tu vari droši pārēt arī. Man ir pārēja, es vienkārši kaut kā, man ļoti slikti pārēja, man vienkārši ir tā kā es man ir labi ļoti pārēja. Tu gribi salīdzināt pārējas? Varam salīdzināt, sāc ar savu pārēju noteikti. Nē, sāc ar tev, jo man būs labāk. Karoči, ir tieši pagājis pusgads, un mīļie draugi, ziniet, ko tas nozīmē? Labs brīdis, lai atskatītos uz to, ko tu esi apņēmies izdarīt 23. gadā. Jo! Man liekas, tas ir suns. Man liekas, tas ir suns. Es novijos no bumbas. Ko tu esi apņēmies izdarīt 23. gadā? Jo mums bija iepriekšējā gada pēdējā... Man daudz labāk pārēja. Man ir daudz labāk pārēja. Tagad, šī pārējas sūkāda ir manēja ar tādu, tiešām daudz krīperu, vai ne? Daudz krīperu. Starp citu, es biju Summer Soundā ar Evelīnu, un mēs krīperu festivālā. Pēdējā dienā mēs staigājām Telšu pilsētiņu aptuveni no pusnakts līdz 10 no rīta. Mēs pavadījām Telšu pilsētiņā. Mums nebija telts, mēs nedzīvojam Telšu pilsētiņā, mēs bijām nopirkuši aprots, lai dotos iekšā Telšu pilsētiņā, un staigājām no telts uz telts, no vietas uz vietas, un komunicējām ar vietējiem jauniešiem, kuriem ir tiešām visiem bija no 18 gadiem. Jā. Jo tie bija tie cilvēki, kas bija palikuši nomodā, man liekas, visi vecāki cilvēki Telšu pilsētiņā bija jau aizgājuši gulēt. Kā šī pārēja strādā? Gen Z un jaunajai paudzei ir tiešām daudz labāk ar konsentu, ar tādu lietu kā piekrišana. Viņi visi ir ļoti pieklājīgi. Tiešām ārkārtīgi pieklājīgi cilvēki. Labi, kaut kur tālumā notika pāris kautiņi, bet tos mēs nepiedzīvojām. Bet tur bija konsens tam kautiņam. Tā kā es tev arī esmu pusē, davai. Jā, davai, kaujamies tagad. Piemēram, vienā brīdī man piedāvāja viens apaļīgs čalis zaļā atstarojošā vestē dzert alkoholisku sulu no 5 litrenes, tādu brūnu. Es teicu, nepaldies, es nevaru saldu. Un viņš teica, neiešu, jo es spiestu. Un zini, iepriekšējās paudzēs tā nenotika. Iepriekšējās paudzēs bija tāds, ko dzer? Tu man necieni? Tu gribi pa seju dabūt? Nē, nopietni, bļāņas, iedzer. Iedzer. Jaunā paudze, viņi saprot, nē. Gen Z, viņš saka, nē, tu negribi, es to saprotu un pieņem, jo tā ir tava. Jo es esmu vecā paudze. Dzer, es tev saku, tu pieliki lūpas, tur palika vairāk. Labi, man kļūst nepatīkam tavā klātbūt, nē. Sorry, vecīt. Es gribu kādu jaunāku koholu šeit. Ja tiek izsludināts konkurss, ja jūs esat jaunāki, tad lūdzu. Bet, zini, kā nevar pēc viena cilvēka mērīt visu Tur jau tā lieta, mēs bijām
mēs bijām tur pie tik daudzām kompānijām, un viņas visas bija tā kā tiešām burvīgi pieklājīgas, un tāds, kind of, nu, tā kā viņi nolasīja to istabu, nu. Nezinu. Lasīja to telpu. Man šeit kaut ko tu, vai nu tev vecāki Bija nav ļoti forši. iemācījuši, vai nu tu kaut ko sapasies, jo viena no pamatmācībām, kas vispār ir pašos pamatos, jā, ir tas, ka tev vienmēr ir jānodirš nākamā paudze un jaunāki cilvēki. Un tas, ko tu dari, pilnībā pret to, kas ir dabīgi šobrīd. Ko tu dari? What the fuck? Es esmu Tev viņi grēkojis. ir jānodirš. Tēvs, es esmu grēkojis. Man liekas, ka tā nākamā paudze labāk nekā iepriekšējās. Gen Z Godvārds. vispār ir kaut kāda okupanti, ja tā padomā. Okupanti kādā ziņā? Z. Zēburts, jā, tas ir neveiksmīgi, jā, tādā ziņā, jā. Bišķi slikts imidž, kāpēc viņi vispār rakstīja to zē uz tankiem? Arī Zoro, piemēram, cietis ir no šīs visas. Kāpēc Zoro ir jācieš no Krievijas invāzijas Ukrainā? Tā kā, what the fuck? Kāpēc viņi izvēlējās zēburtu? Viņi nevarēja rakstīt jau kaut kādu R-burtu vai K-burtu, tā kā Krievija? Es saprotu, kāpēc viņiem bija jāizdomā kāds, protams, sakars ir. Labi, jebkurā gadījumā mēs iepazināmies, mēs ieguvām lielisks jauns draugus Banānu un Krisīti. Tie ir cilvēki, nevis augļi, ja? Banāns un Krisīts ir lieliski puiši. Lieliski puiši, kuri Banāns mums deva dzert kaļķūdeni visu laiku, kas bija Rimi Basic ūdens pudelē. Tāds brūni lilā šķidrums. Viņš teica, ka tas ir ūdens, bet vienkārši trubas ir kaļķains un netīrs. Tāpēc viņš ir iznācis tā, viņš garšoja arī pēc kaut 70 grādīgi dzēriena, bija ļoti labi, tad viņš tev uzdzert bateriju. Kopumā bija lieliski forši puiši. Kas notika? Zini, ko? Ir jau pagājis ilgs laiks, mēs pārāk sen tas bija. Man bija vispār tik daudz stāstu no tās Telšu pilsētiņas. Es jau esmu aizmirsis. Es zinu, kas mani interesē. Mani interesē par tavu pieredzi, jo Bū arī uzstājās šajā festivālā, un tev bija... Ne Telšu pilsētiņā, bet mēs bijām vienā koncertā Telšu pilsētiņā, kur čals ar ģitāru uzstājās. Damn. Bija ļoti iespaidīgi. Bet tu... Tur bija meitene ar vienu zobu. Kur viņi atstāja pēdējo zobus? Es nerunāju ar viņu. Kāpēc? Nē. Vai tu viņu negribēji runāt, jo viņai bija tikai viens zobs? Nē, es biju aizjums runājot ar citiem cilvēkiem. Kuriem ir zobi? Nu, tā sagadījās. Tas nebija saistīts ar to, ka viņam ir zobi. Kancelējam Robertu par to, ka viņam nepatīk cilvēki bez zobiem. Visi bez zobainie, sarosās! Šis ir riktīgs tāds canceling podcasts. Mums katram jau vairākas lietas. Bet tu kāpi uz lielās skatuves, jo bija Ielžuks. Nu, ne lielās, otrās lielākās. Otrā lielākā skatuve, un daudz cilvēku bija. Bija ok, jā. Kā bija kāpt uz skatuves? Es jau neredzu tik labi, cik daudz tie cilvēki ir vai kas tur ir. Es jebkuram cilvēkam iesaku tiešām tā kā aizbrauciet uz to Telšu pilsētiņu, un tā ir vislabākā festivāla pieredze, kad tu Evelīna bija pilnā ārsta kostīmā, un līdz to viņi mērīja cilvēkiem pulsus, teica, vai viņi ir dzīvi vai nē. Es atradu puķkāpostu vienā brīdī uz zemes, es viņu savācu, un es staigāju un mēģināju dabūt vēl ingredientus kaut kādus. Mēs dabūjām burkānus, mēs dabūjām gurķus, lai izveidotu seiņu. Tad vēlāk tas puķkāpos, viņš bija zemains, jā, Krisīts, piemēram, bija ļoti rēcīgi, viņš sāka kost tajā puķkāpostā. Vispār es gāju un tā es iepazinos ar Banānu Krisīti, jo es devu viņam to puķkāpostu kost, un cilvēki pa ceļam viņi ēda to puķkāpostu. Puķkāposts bija pie telts, kur viens čals bija atlūzis uz telts. Jā. Un blakus bija meitene, kas bija kaut kādā Zoom zvanā, un es viņai jautāju, vai drīkst šo puķkāpostu, vai jūs viņu vēlties, vai jūs viņu ēdīs. Viņa teica, labi, ņem, droši ņem. Es paņēmu, un tas puķkāposts kopā ar to medmās stērpu nodrošināja mums, teiksim, tā piekļuva pie visiem. Tāds labs openers, tu vari vienmēr uzsākt sarunu, cilvēki grib
nedaudz iekos to puķkāpostu. Vai tu vari turpināt šo stāstu, vienkārši neteikt puķkāpostu, bet ziedkāpostu, jo, ja tu ej uz Rīmī, tu uzraksti puķkāpostu, tev neko neatrod, vienkārši tev jāraksta ziedkāpostu, lai tikai atrastu to produktu. Oriģināli viņi var saukt, protams, par puķkāpostu, bet vienkārši tā, lai cilvēkiem nav grūtības nākotnē iepirkties Rimčikā. Paldies tev, Robert. Labi, priekš visiem tiem, kas nākotnē vēlas iepirkties Rīmī ziedkāpostu. Es nesu to ziedkāpostu. Krisīts sāk kost tieši speciāli visas melnās zemainās daļas tam ziedkāpostam. Viņš metās kā dzīvnieks virsū un apkodīja tieši tās daļas. Tas bija, es tā smējies, nebija varbūt nekad savā dzīvē. Es neatceros, kad pēdējo reizi tā bija smējies. Un vēlāk viņam iesprūda deguna, viņam iesprūda puķkāpostu gabals starp rīkli un degunu. Un viņš viņu mēģināja dabūt laukā ilgi caur asrām un puņķiem, un viņš viņu daudz caur degunu dabūja laukā beigās. Tas bija tik smieklīgi, tas bija ārkārtīgi smieklīgi. Mēs atradām telefonu kaut kādai 17-gadīgai meitenei, un tad mēs mēģinājām Snapchatā atrast kādu, kam uzrakstīt, zinu, no viņas kādiem draugiem. Mēs iefilmējām stories un ielikām viņas Instagramā, kur mēs esam ar to telefonu un tā tālāk. Un mēs jau bijām sadzēruši to kaļķūdeni, godīgi sakot, to banānu kaļķūdeni. Viņš nones tas kaļķūdens. Un līdz ar to mēs neaiznesām to telefonu, līdz pat tur ieejai, kur atstāt pie cilvēkiem, kas strādā. Mēs viņu nolikām vienkārši konkrētā vietā un tajos storijās salikām, kur tas ir. Aptuveni ap 9-10 sāka gāzt milzīgs nereāls lietas, un tas telefons, diemžēl, visdrīzāk nav izdzīvojis. Mēs bijām tur dušās, kad sākās lietas, mēs dejojām lietu, kas tik vēl tur nenotika. Mēs skatījāmies, kā banāns burtiski iekrita kaut kādai meitenei iekšā teltī un sāka viņu koļīt, jo viņš jau bija tik sadzēris. Burkāns iekrīt? Banāns. Viņš tā kā paskaties tajā teltā, viņš tā kā iegāzās, viņš nevarēja nostāvēt, un tad viņš sāka viņu koļīt iekšā tajā teltī, un kādu brīdi pat viņam izdevās veiksmīgi, bet beigās viņam bija tāds, viņa aizgāja pie draugiem gulēt, bet tas bija tuvu. Mēs izlikāmies, ka mēs esam no Talsiem, lai iefiltrētos vienā kompānijā ar talsiniekiem. Kas tik nenotika. Tiešām, tas ir lifehacks. Tur var dabūt visu festivālu value un vēl vairāk. Cik ļoti Telšu pilsētiņā ratio pret to, cik vispār bija kopā fani un labi pavadīts laiks, nāk tieši dēļ Telšu pilsētiņas? 90% no labi pavadītā laika ir no Telšu pilsētiņas. Telšu pilsētiņās arī pozitīvas saucgrības laikos tur ir šarms. Tur ir kaut kas par to. Es nezinu, tur ir pusi no balītes. Cilvēki beidzot atbrīvojas. Mēs redzējām arī mēs bijām pie kaut kāda 16-gadnieku karaoke ar tumbiņu, kur viņi izpildīja visus šitos repčiks un tā tālāk. Un tur viens atceras ar 16-gadnieci nabaga nokrīt, un viņi sāk raudāt, tas bija tik cute. Viņi bija tādi, zini, viņi bija tajā dzēruma pakāpē, kur tu esi pārvērties vienkārši par zīdaini. Un ar tevi notiek visas tā kā zīdaņa reakcijas, kur tu nokrīt, tāds... Un tad viena cita meitene palīdzēja viņai piecelties, un viņa bija tik pārsteigta par šo labdarības žestu. Jā, ko viņa nekad nav sagaidījis no saviem vecākiem. Viņa bija tik priecīga un tik pateicīga. Viņa izskaties kā vispateicīgākais cilvēks pasaulē, un viņa bija apskāva, viņa sāk raudāt aiz līdzi, jau aiz tā kā laimes aizkustinājuma asaras. Tas bija tiešām burvīgi vērot to. Robert, tur divas figūras nāk ārā no ūdens. Ko tu redzi? Tas ir iespējams cilvēki. Tas tik ļoti humanoīdi figūras divas. Iespējams dzimumu vai ko citu nevar noteikt. Bet laikam jau labi izskatās. Zini, jo es redzu. Nu. Un man atbildi ir tieši tāda pati. Nevar pateikt ne dzimumu, ne vecumu. Es nevaru saprast. Labi, beidz, pat man kļūst nērti. Es jau saku, es esmu upurs šajā situācijā. Bet šeit, te tev jāpasaka arī, kad burtiski katrs cilvēks vai kaut kas,
kas mums noiet garām, visu laiku uz mums skatās, smaida un daudz arī māja. Tiešām, jā? Jo man laikam pateicīgāks leņķis, jo es es skatos nevienu vairāk uz cilvēku tevi un es neredzēju redzu. tādu. Un es pieļauju, ka arī pat ja tos to pusi skatītos, tad nezinātu, ka tas cilvēks skatās mums virsū un smaida. Un visu laiku sajūt, ka viņi visi mūs pazīst. Kad mēs bijām dziesmu sādi koncertā, man sveicināja kāds no tāluma. Jā. Es nesapratu, ka man sveicina, un es neko neatbildēju. Jums bija 10, vajadzēja iet ļoti ātri, atrast vietu apsēsties. Un līdz pat šai dienai mani par to joprojām domā. par to, kas ir šie cilvēki, kas man sveicināja. Viņi man pazīst droši vien, un es viņus nepasveicināju atpakaļ. Tas bija ārkārtīgi nepieklājīgi, bet es tiešām vienkārši neredzu. Es nevarēju redzēt, kas tie tādi ir. Man vajag brīles, Rihard. Tā ir problēma. Man tiešām laikam vajag brīles. Zini, kaut kādu laiku atpakaļ ir dažas reizes dzīvē, ko tu esi teicis tādu legit, Rihard, man vajag tavu palīdzību. Jo tas tāds real talks, vai ne? Tas tā kā vīrieši, viņi nekad nesaka, ka viņi netiek galā. Roberts nekad, viņš ar visu tiek galā, viņam nekad nevajag palīdzību, bet ir tās rētās reizes, ka viņš tā kā nometas uz ceļu un saka, vecītis netiek galā, man vajag palīdzību. Ja es jums pasaku vīrietis, jūs iztēlojaties, pirmais, ko jūs iztēlojaties, Roberts Silaus. Jūs iztēlojaties manu siluetu, manu seju un manu attieksmi pret dzīvi. Mums tagad fotografē arī. Mums fotografē? Jā. Es pat nezinu, kur tas notiek tiešām. Labi, un vienreiz es aizmirsu, par ko es runāju. Nē, palīdzību, par to, kas prasa palīdzību. Jā, bet par ko? Vīrietis. Jā, un tu Par prasīji brīlēm es tev un palīdzību viena no prasīju. reizēm, kad tu prasīji par palīdzību, Rihard lūdzu atnāc, palīdzi man izvēlēties brīles, man vajag nopirkt brīles, un tas ir bijis jau labi laiciņā. Tas ir pirms gada. Tas ir pirms gada. Runājot par to, pirms gada, bet pirms pusgada bija Jā. gada sākums un mūsu mērķi. Un mūsu mērķi. Uzliktie, ko mēs, tā ir sērija, ko var atrast. Tev ātrāk iegrima, tev ir dibens slapšana? Nu, viss kārtībā, es vēl pacietīšos, bet pa kreisi, Roberts, pa kreisi. Šeit mums vēl projām filmē. Varbūt tas TikTok lives. Es varu. Es Sveiki! Čau! Jo man patīk jūs kleita. Tā. Man atkal patīk jūsu mati. Paldies. Tādi vējās atcēlušies. Jā. Jā, Erika, vējā. Tas Tas nav uz ilgu laiku. Es gribēju teikt saulrietā. saulrietā. Saule. Viņi tiecās, jā. Paties. Un tad tā saule maina lokāciju, tāpēc viņi visu laiku tā kā mazliet cirtojās, jo viņi met tos apļus. Tiecās pēc saules. Mums tās saules vasarā ir tik maz. Salīdzinoši, jā. Jā, Jābrauc uz Taizemi. ja palēmēsies, vēl būs septembrī silts. Nu, Ja palēmēsies. Mums vajag taisīt tās klimata dejas, kā latviešiem vairāk, ka mēs nodejojam. Viņas notiek lēnām. Tango dejas. Tango dejas. Tango. Es atceros, jūs neesat gadījumā Aida Smits? Jo es neredzu tik tālu, es ļoti atvainojos. Jūs neesat Aida Smits? Nē, jūs neesat. Piedodiet, jūs vienkārši ļoti līdzīgi izskatāties Aidai Smits. Es arī nezinu, kas ir Aida. Ir tāda tiktokera. Viņa ļoti labi ir. Viņa jums ļoti līdzīgi ir, jā. Arī pēc balss. Jā, Komplimenti. jā, noteikti. Tas ir fantastiski, kad divi jauni cilvēki, divi jauni vīrieši sēž vakara nokrēslā, saulrietā un čalo. Čalot. Tas tiešām ļoti labi aprakstīt. Čalot vispār ļoti labs vārds, jā. Čalot ir foršs vārds. Tāda čalošana, ūdens čalošana un cilvēku čalošana. Jā, tā ir. Saruna čalošana. Tā forši, tā umulīga. Vajadzētu varbūt latviski pārstāvju podkāstu par tagad Jā. čalo. Jā, nevis podkāsts, bet čalošana. Čalošana. Čalošanas rezultāts. Čalsons. Čalsons. Jā, bet visu labu jums Visu labu. arī. Nu, īsumā, tur jūs neko nedzirdējāt, Droši ko vien. teica, Jā. bet mēs satikām dāmu. Ļoti jauka dāma, viņa bija izskaidrot līdzīgi Aida Smits. Esmu riktīgi uz tā Aida Smits viļņa, visi man apkārt uz Aida Smits viļņa. Man sākās stress tajā brīdī, ka viņi jautāja, vai tas ir kompliments, jo loģiski viņai radās jautājumu. Un Bet viņi tiešām ir līdzīgi un pat balsī. No manas attāluma. bet tas noteikti nebūtu kompliments. Kāpēc? Es nezinu. Aida Smits ir fucking lieliskākā sieviete. Tik tu kā viņa ir burvīgi, tiešām fantastiski.
Bet tādā ziņā, ka tas ir bombas, par ko tu smajies? Nē, viņi nav vispār. Man arī paliek slabi. Kaut kas seksīgs ir tajā, ka mēs mērām. Man ļoti liels prieks, ka mēs izgājām. Šis noteikti ir manā mīļākais setups kadram un lokācijai tāds šarmants, pat romantisks. Jā, ir ļoti romantiski. Man ir labs skats, jo es skatos tieši uz tevi un tev fonā ir saulrietis un es biju tik aizskaitināts, ka mums jābrauc šeit un visu to laiku, jo visu tā sagatavošanās, es nevaru ciest sagatavošanos. Bet šeit ir tiešām ļoti forši. Paldies tev, Rihard. Paldies, ka izvilki mani no mājas, kā zivi, un atvilki uz zivs māju. Jā. Pirms mēs ķeramies pie šī gada mērķiem un sapņiem un neizsapņotiem. Man ir kaut kas, ko tev ir jāparāda, jo ir pagājis jau laiks. Un ir pagājis jau laiks, un viņš jau ir uztaisījis vairākus videoklipus. Ja tu man gribi kaut ko rādīt, tas ir... Un viņam arī ir kāds mērķis. Tāpat kā mums bija gada sākumā. Ļoti labi pārēji. Mēs tev cenšamies, es jau uzvarēju. Es tev gribu parādīt šo TikToku. Pirmā diena, kā es taisu TikToku Robertam Silovam, lai viņš mani ielūdz uz savu podcastu. Viņš mani followo, un es viņu followoju. Es varētu viņam vienkārši aizrakstīt īsiņu, bet šis šķiet jaukāk, un šodien es esmu sagatavojis dzeju. Ļoti skaists sejo. Es tavs TikToks redzu katru dienu. Es esmu slavenāks nekā Dons. Tik nesāc sist savu sievu, tāpat kā Uldons. Es dzejoju tikpat labi, kā tu proti taisīt matus. Ja tu man ielūdz uz podkāsta, saņems 1 latu. 1, ne vairāk. €42 tas ir mūsdienās. Mazliet vairāk, tāpēc, ka tas ir kolekcionāra lieta. Ok, tad šis puisis, es viņam sekoju jau sen. Jau ļoti sen es viņam sekoju. Un, paga, pirms tu sāc runāt. Let out first vibes. Tas vispār nebija pat tuvu, ko es gaidīju. Esmu tā kā pārsteigts, un es reti esmu pārsteigts. Wow. Tur ir tik daudz ko izpakot. Sākot, kā mēs arī to darām ar to, ka mēs tā kā ir tas TikToks arī parādīts, vai cilvēki tikai dzird? Ok, tad visi redzēja to pašu, ko es redzēju. Pats koncepts, love it. Tā kā es tikai skatos, un esmu tik ļoti hypā par to ideju, ka šis eksistē, ka kāds to ir izdarījis. It's tā kā too good to be true, gadrīz. Tad tu sāc viņu analizēt. Tu tā kā sākot ar to viņa amerikāņu akcents, turpinot ar viņa elēniem matiem, cirtainajiem, kur ir tā lokācija. Burvīgi gari cirtaini mati. Burvīgi gari cirtaini mati. Gari cirtaini mati. Mēs vēl nezinām, vai viņam ir James Kepons. Un es ļoti ceru, ka viņš nav tas cilvēks, kurš tā kā uztaisa vienu vidīku, un viņam, jo koncepts bija, ja es dzirdēju, jā, es taisu kādu dienu vienu video līdzi, viņš tiek uzaicināts. Tad es ceru, ka viņš nav tas cilvēks, kurš uztais vienu, varbūt parīt vēl vienu, tad vēl vienu, un tad viņš tā kā dara to neregulāri. Es ceru, ka šis jau notiek mēnesi, un es varēšu doties mājās un skatīties ļoti daudz video. Un arī tajā pašā laikā mani bail. Jo viņš izsījās, ka viņš varētu tevi nosist, ja viņš gribētu. Nu, tā kā varbūt būtu sīva cīņa, bet ja tev pārsteiguma elements ir ļoti svarīgs cīņā. Un visticamākais, ja tu nāc mājās un viņš tev sagaida pusotrā stāvā, tad viņam vieglāk tev pagrūst pa trepēm. Richard, pārsteiguma elements ir vēl lielāks, tāpēc, ka viņš ir Bolt kurjērs. Un tas ir oriģināls iemesls, kāpēc es viņam piesakoju, jo viņš taisīja saturu par to, kā viņš ir Bolt kurjērs.
Šeit viņš brauc pār mazu kalniņus ar savu Bolt velosipēdu. That gave me mild happiness. My life is now saved. Tas ir Latvijā? Tas ir Latvijā, tas ir latviešu puisis, viņš latviski pārsvarotājs, nezinu, kāpēc šis bija tieši angliski, bet es burtiski viņam piesakoju pirms gada varbūt. Un man liekas par šo kaut kādu šo TikTok. Working hard or hardly working. Man, actually a wholesome story sure is basically man iedeva 1,5 eiro. So yeah. Tieši tā, viņam viņš dabūja 1,5 eiro kā dzeram naudu. Es nezinu, ka kāds jebkad ir iedevis Boltā dzeram naudu. Es te nesen iedevu 5. Nu, tas ir tāpēc, ka tu pasūtīji. Paga, aizveries. Tagad, ja vienkārši tu to nepasaki, es izsos ļoti wholesome un generous, bet ja tu to paskaidros, ja tu pateiksi to, ka tu pateiksi, es izskatīšos parādā. Stāst tev. Tu pasūtīji Boltu uz adresi, kas ir citā pilsētas galā, un tad viņš tev zvana, un viņš tāds, I'm at the door, how do I get in? Un tev tas tā kā, oh, the door is on the outside, you don't go through the gate. And I come in and there's no door here, and just, oh, come on. You idiot. You idiot, I do not see you. Un izrādās, ka tu biji ielicis adresi pilnīgi citu vietu, un tad viņš bija tik jauks, ka viņš tev atved tavu ēdienu uz citu pilsētas galu, un tu viņam iedeva 5 eiro banknotu par to. Labākais, ka viņš tajā adresē, man likās, jo man tagad ir kaut kāds, ja es ieeju īziņās, viņš rādas kaut kādu DNS, es nezinu, viņam numurs sākās ar 6, es viņam aizsūtu īziņu ar adresi, viņš tāds send me adresi, es viņam aizsūtu, un pēc tam parādās, ka tā īziņa nav aizsūtījusies. Viņš man zvana vēlreiz pēc kādām 7 minūtēm. Viņš tā kā stāv nepareizi adresēm, gāja, kas viņam aizsūtījuši adresi. Es jūtos tik slikti. Šausmīgi. Lai nu kā šis ir Olī, un viņš grib tikt uz manu podcastu. Grib noskatīties otro dienu? Jā. Pornogrāfijas filters specifically. Muchas gracias. Sveiki, es esmu biznesmenis Olivers Kejs. Ir otrā diena, kā es mēģinu tikt uz Roberta Sila podcastu. Šodien es to daru dziesmu formā. Es lietošu soundtrack no 2011. Gada spēles Super Jewel Quest. Lai dziedātu. So, jā. Ok. Jā, šī ir dziesma. Robert Silov, es gribu tev teikt, ka es protu tevi piebeigt. Tu vispār nezini neko, kamēr es zinu visu kaut ko. Tātad es tev burtiski teicu, man ir bail par tavu dzīvību. Viņš teica, ka viņš tev var piebeigt. It's not time to laugh, man. Iedomājies, viņš atvedīs kebabu, un tā būs tā diena, kad, bet, zini, mums abiem būs pārsteigums. Es atvēršu durvis, un viņš būs pretī. Un es, paldies, ne tikai voltiņš priekš manis. Jo agrāk tu daudz regulārāk pasūtīji Boltā. Man ir bail, man ir kļuvis bail tiešām. Tev taisnība, viņš tiešām ir gatavs man piebeigt, un viņš izklausās biznes par to. Un otrkārt, arī es tikai skatos, un man ir, viņš ir tā perfektā traģēdija, kur nav tikai vienīgi traģēdija. Ir traģkomēdija. Nē, pat ne komēdija. Okay. Viņš izskatās ļoti radošs. Es noskatījos šo video, un man bija tas, uz kāds spēlē to mūziku, man patīk, tas ir super oriģināla ideja. Un es rādu, kad redzu cilvēkiem tādas foršas oriģinālas idejas. Un tā kā vispār tas konceptīši ar to kāliņu pagaidām, tas saturs, ko esmu redzējis, es viņu augstu vērtēju. Man patīk, Olī, tāpēc es viņam sekoju. Jā, es saprotu, viņam ir 216 sekotāji. Bet tur tā traģēdija ir tas, ka ir tās šķidrās ūsiņas, vai ne? Ir tas rapšeļu matus. Saprāt, Rihard, viņš sēdēs tev pretī. Kāpēc? Nē, viņš aicināja tevi uz tavu podcastu, jo tev ir atsevišķi savs podcasts. Jā, tas ir tas, kas man liekas vissmieklīgais. Viņš tāds, es gribu tikt uz Roberta Sila podcastu.
Viņš nezina, ka tu pastāv. Man liekas, viņam nav nejausmas par tavu eksistenci. Godīgi sakot, es esmu pārliecināts, ka viņš nav redzējis nevienu sēriju ar manu podcastu. Viņš tikai redzēja manā TikTok bio, ka man ir links uz podcastu. Viņam tāds, es gribu tur nokļūt. Esmu pārliecināts, viņš nav redzējis nevienu sēriju. Kāds nav viņš? Viņš un viņam nav nejausmas, ka tu esi. Viņš domā, ka es viens pats sēžu šajā podkāstā un runāju viens pats. Jā. Stundu 30. Es jūtos pat ļoti dziļi aizvainots. Bet tas, kas man Tas man aizvainots, liekas tik pilnībā šis liekas daudz jautrāk. Un jā, pabeidzot, ir tas talantīgums, jo tev vajag bieži vien cilvēki atrod to radošumu un lielāko spēku mākslā tajā brīdī, kad viņiem iet dzīvē viss sliktāk. Tad viņš šobrīd izskatās pēc tā. Jā, Viņš ir, ka viņam ir super daudz radošums. Viņš ir ļoti tuvu, Viņš ir tuvu, lai uzspridzinātu. Lai uzsprāgtu. Viņš ir kaņa. Lai uzspridzinātu, lai iespējams pa īstam uzspridzinātu ar kaut kā terorismu aktu. Visu Latvijas Bolt ēdienu ekosistēmu. Vai ir vēl kāds video? Jā, ir vēl. Ir paldies nākamais. Dievam. Sveiki! Es esmu Gejs Kejs, un šodien ir 3. diena, kā es mēģinu tikt uz Roberta Silva podkāsta. Šodien es nokodīšu Chili Pepper, dziedāšu Es izjāju zemi, kamēr es to kožāju, un es apsolu jums, ka es bāzīšu savus asos pirkstus dupsī, bet es to darīšu vēlāk, jo to nevar darīt TikTokā. So, yeah. Es izjāju zemi, ko klēdām, oh my fucking god, es izjāju zemi, ko klēdām, spēlēdams, jā. Oh fuck, oh my god, fuck, Grūti nopirkt tikās uz pipars. Tas ir tas pirmais, ko es gribēju teikt. Tu domā, viņš tēlo? Laukī, jā. Varbūt viņam ir gluži kā man. Viņš nepacieš vispār asēdienas. Varbūt tas jums ir kopīgs. Tas Varbūt jums ir tāpēc kopīgs. viņam velk. Varbūt viņam tāds, es pat nezinu, kā viņš to uzzināja. Varbūt viņš ir Man interesē. noklausās manas sarunas. Robert, tu arī to noteikti izdarīsi. Tur bija 5 komentāri pie šī video. Jā. Ko cilvēki raksta? Vai tur O. ir tāds, kas ir Roberts Silavs? Es arī gribu uz Roberts Silava podcastu. Kas ir tas, ko Ok. tauta runā? Man prieks, ka tu pajautāji, jo šis komentārs ir viens no iemesliem, kāpēc es mīlu Olī. Edgars Bumbieris raksta. Šis Jā. ir cilvēks, kuram ir vārds Edgars uzvārds Bumbieris. Un viņš Okay, raksta, jealous. kaut kāds slims kroplis un laughing emoji. Kaut kāds slims kroplis viņš kopā raksta. Edgars Bumbieris, jā? Haters, tipisks haters. Tipisks. Viņš raksta kaut kāds slims kroplis, ha. Un viņš raksta bumbieris ierunājās. Nē, to neraksta, to raksta kāds Ā, cits. To kāds raksta cits? sirsniņa vai kāds, kas ir Olī draugi. Bumbieris ir runājies. Iespējams, Bumbieri pazīst. Bet paskaties, ko Olī ir atbildējis Edgaram Bumbieram, kurš raksta kaut kāds slims kroplis. Viņš atbildēja, Čubak, tavs vārds ir downgradots ābols. Nu jā, tā ir, jo bumbieris ir toč netik forši kā ābols. Es vēl izlasu to viņa balsi. Čubak, tavs vārds ir downgradots ābols. Čuāk. Ko tu vispār man vari pateikt? Tavs vārds ir downgradots ābols. Nav tas ir afigennais komentārs. Bet interesanti, Tas iepriekšējos... ir atbilde uz tādu atbildi hateriem. Tā kā tas ir Es world saku, class viņam ir atbilde. talants. Tur kaut kas ir. Ir clever, ir funny, tur ir... Tu viņu aicinās podcastu? Kāda liekas, viņš būs pārsteigts, ka tu arī esi tur? Wow, kas ir šis čubārs? Kas ir šis čubārs? Zini, es negribu līdz galam, lai viņš nāk uz balstīts uz patiesiem notikumiem, jo es negribu būt trešais ritenis, jā, acīm redzēt. Viņš ir ieinteresēts tikai tevī. Un tad, ko es darīšu? Es sēdēšu, skatīšos, kamēr viņš tevi abrīno. Jā, mēs tev atņemsim mikrofonu. Tev nebūs mikrofonu, tu sēdēsi un tikai skatīsies. Nu nē, Rihard, man liekas, tā kā, ja... Zini, Jo tev ir ja tev podcasts, būtu un- tāda iespēja, tad tā kā es tev ļautu atvest kaut kādu savu Es tev- boyfriendu uz podcastu. Labi.
Ja tu gribi atcīt savu boyfriend šo podkāstu, Okay, bet tikai tev mēs ir zaļā gaisa. nekādā gadījumā nedrīkstam filmēt mājās, ja es negribu, lai viņš zina, kur mēs dzīvojam. Mēs būs vēl viena sērija ārā. Karoči, viņam bija citā vidīkā, ko Pēc tu iespējas rādīji, tālāk no mūsu mājas. Aizbrauksim uz Imantu. kur viņš Un tur bija. filmēsim. Bolt, Džeks, viņam bija teikts, ka viņš tur ir openly gay vai kaut kāds. Viņam bija, nē, viņam bija hashtags pie tiem velosipēdiem, parastajiem vidikiem, kur tu rādīji. Viņam bija tāds, Bija hashtags tāds? jā, parādi velosipēdu braucienu vai tu otru, ko tu man rādi. O- Redzi? Openly gay man, bold food, working hard. Es to neizlasīju skaļi, bet tu ierādi. Estonian TikTok. Es nedomāju, ka šī ir īsti hashtag, viņš liek Estonian TikTok kā hashtag. Bet kur jo- ir tāds kalns mums? Kur? Es viņu arī Nu, neatpazinu. nevar būt, ka viņš Viņš ir studēja Estonijā. kino mākslu Igaunijā. Nevar būt. Tu domā, viņš ir Igaunijā? Nu, Es varbūt domāju, ka viņš ir Igaunijā. kaut kur Rīgā nav Jo šāds Igaunijā kalns. viss ir labāks. Viņiem ir kalni gan jau arī. Viņi tuvāk Norvēģijai. Ok, nu labi. Tu gribi redzēt pēdējo? Es gribu redzēt, jā. Un pagaid, pēdējais, kurā datumā ir ielikts? Un kāpēc? Ceturtā diena, tur viņš apstājās. Tas bija pirms nedēļas. Veicīt, kāpēc tu apstājies? Come on, tu teici katru dienu. Jā, tu teici, ka katru dienu bija tik tuvu. Dude! Es gribēju ātrāk, bet nu, mēs neierakstījām šo podcastu ātrāk. Labi. Sveicināti! Šodien ir 4. diena, kā es mēģinu tikt uz Roberta Sila podkāsta. Šodien tas būs haiku. Tavas pēdas ir ļoti izteiktas šodien. Haiku tev patīk. 5, 7, 5. Tas ir cik zilbes ir katrā rindā ar haiku. Vai jūs zinājāt, ka kad bruņurupuči seksojas, viņi taisa skaņu Tas ir ļoti smieklīgi. Noskaties video ar to. Izklausās tā kā rati. Ok, čau! Viņš jau atstāja kā gabalīt, jā. Viņš pateica čau, un man bija 5 Jā, jā, sekundes jā. apzināti. Jā, Ošam, nu, Oli, es domāju, ka, Rihard, es ceru, ka tu man atļaus šo, šis ir oficiāls ielūgums. Vai uz šis ir podcastu. oficiāls? Pagaid! No, motherfucker! Hell, brā! Eju, viņš teica katru dienu, un pagājušajā nedēļā nav bijis neviena video. Jā, es esmu mierīgi, ka viņš nāk šo podcastu, bet vajag vismaz vēl vienu video. Vēl vienu, ok. Vēl vienu video, un ājam tā Ok, kā vajag vēl fine. vienu video, Viņš jā. var nākt. Bet cilvēks, kurš padodas, vai mēs tā gribam asociēties? Cilvēks, kurš vienkārši, jā, viņam paliek Pēc 4 grūti. dienām man padodas. Jā, pēc 4 dienām man padodas. Nē! Viņš tāds, es negribu, lai viss mans TikTok feeds ir. Man jāstrādā vēl boltā izdarbs, un šis Bet šis bija pēdējais video, viņš nav taisīts. nav cits video. teicis cits, jā. Viņš varbūt izdarījis pašnāvību. Viņš nesagaida, viņam tas viss nav. Tas Viss. nav. 4 dienas, viss. Bet tu laikoji visus šos video? Nē, es ne uz ko nereaģēju, tāpēc, ka es gribēju podkāstā, lai šis, nu, Bet lai viņam nav jau šī neko saruna. nemainīts. Nu kā neko nemainīt? Tas tā kā mainīt, ja es jau esmu interaktojis, tad tas būtu vēl stāsts. Nu, tā kā būtu jau notikumi. Jo, ko es viņam rakstīšu? Ej, es rakstīšu, hei, Klau, jā, es labprāt, bet man vēl jāparunā ar Rihardu. Kas ir Rihards? Kas ir Rihards, par ko tu runā? Labi, jā. Nē, nu, protams, man vajadzēja tev šo no sākuma parādīt, un tad mēs varam izlemt. Mēs varam aicināt kaut kādu podkāstu taisīt šitiem Matīs ielai policijas iecirkšanas pretim. Jā, drošā vietā kaut kādā, jā, tā ir laba ideja. Noteikti ne ūdenī, sudiņu pelnu. Jā, Viņš labi pelnu, viņš man noslīcinās. Viņam tas tagad tev vajag, es dzirdēju, tev vakancē atvērās. Vakancē. Nu tas ir tas galvenais, ko es gribēju parādīt šajā podkāstā. Kā tu par to jūties? Un kā? Nu, man liekas ļoti smieklīgi. Es nevaru tikt pār tam, ka tas ir Roberts Sila podkāsts. Tas man liekas tik absolūti smieklīgi, ka viņa pasaulē ir tikai es šajā podkāstā. Šis ir amazing. Man šķiet, ka šis ir iemesls, kāpēc ir vispār jāgadzīvot. Šis bija very
Es aizbraukšu mājās un bērnu sērīšu tev parādīšu. Gan jau tev arī kaut kas tāds notiks ar tevi kādreiz. Un varbūt pat netik bīstami. Varbūt pat ne tik bīstam. Un kas zina, varbūt tā būs kaut kāda Victoria's Secret modela no ārzemēm, kurai būs tāds Hello, I'm remove one item Every day until... Višār, tas nav until he lets me join his podcast. Jā, bet tas ir tik stulbi ideja, jo kāda iniciatīva, kāda vēlme ir tā kā uzaicināt viņu. Tev gribi, lai pēc iespējas ilgāk viņi taisa. Varbūt viņi dzirdēja šī podkāsta sākumu, kur es teicu, ka pats zelts, jā, ir, ka meitene nav izģērbusies, ka viņa vēl ir tajā bikīnī, jo tad tev ir daļa fantāzijai, tāpat kā tev ar savu slikto redzi. Jā. Tev ir tāds... Tu vispār zini, kā Evelīna izskatās? Evelīna? Jā. Nē, nu es zinu, jā. Nu, jā. Mēs esam bučojušies. Tad jau tu Tā redzēji. kā es esmu redzējis diezgan tuvu. Jā. Esmu redzējis. Bet tu esi kādreiz skaties nāsīs savai otrai pusītē? Tā kā tu noliec galvu, tu paplet nāsi un tad tā kā varbūt iespīdini pat gaismi lukturīt. Jā. Tāpēc, ka man ir svarīgs tā kā apmetojuma daudzums manam partnerim. Un vienkārši ir kaut kāds nolikums, cik garas nedrīkst būt spalviņas. Līdz ar to es viņas izmēru tajā brīdī. Nu, pirms es jautājumu, vai tu gribi būt man draudzene. Tāpēc esmu bijis visās vietās ķermenī un visas spalviņas izmērījis. Tu esi preteklis. Tev vispār kaut kāda lieta pa matiem, pa apmetojumu. Jā, man... Tu neciet arī... Tāpēc smilcūks. Viņam nav tik daudz matu. Tā vispār nav tā. Tu esi redzējis cūku vispār? Tu esi redzējis cūku? Tu esi redzējis, cik tu pilsētas puika un preteklis arī. Es ar vienu dzīvoju! Paldies, ka klausies un skaties šo podcastu. Mēs jau burtiski esam pilnīgā tumsā un satumstam. Un lai laba un jauka tev nakts un mierīgs. Aizgāja pēdējais vilciens. Mums tagad jāguļ kādā kāpā būs. Nākamais pēc stundas ir vēl viens. Redz to vīrieti? Viņam ir džins un kepons. Es neko neredzu. Nē, un gari mati. Un viņam ir balts soma. Holy shit. Viņam ir kaut kāds dīvains akcents. Oli? Jā, nu, paldies, ka bija ar mums ar diviem tiešām pretekļiem vīriešiem. Diviem pretekļiem pretīgi. Tas džeks atbilst tam džekam, ko vanas stāstīšu. Jā, turpini outro. Viss tas ir balstīts patiesībā. Jā. Šodien bez stāsta, bet nākamreiz būs. Pastāstiet. Man vēl interesē... atgadījumi par Latvijas nudistu pludmalēm, jo arī tur ir kaut kāds tas vibes, ka Latvijā nav tā kultūra vēl tik normāla, lai to varētu darīt. Ja jums, vīrietim, sievietē, ir gadījies kāds interesants, nepatīkams vai patīkams stāsts jūrmalās ar krīperiem, tad atsūtiet, mēs vienkārši viņu padalīsimies. Ja jums ir bijusi pieredze ar krīperiem, jūs esat bijis krīpers vai kaut kā tā, tad droši. Man ir vienkārši no draugiem, draudzinēm paziņām ir kaut kādi 3 stāsti mierīgi. Katram otriem ir stāsts, pēc noteikti jābūt stāstam, jā. Bet, ja kas to var sūtīt uz e-pastu, mēs iedvesmosimies varbūt gmail.com vai robertsilavs@gmail.com vai abiem. Mums labs dibens. Balstītas patiesībā. Liko pēdu laiks. Visi nozud kaut kur arī. Kā perfekti mitri nemitrs. Tāpēc, ka tur nav mitrums, tikai augstums iet cauri. Nav actually mitrs, viņi nelaiž ūdeni. Nē, bet viņš kā nostiepjās. Jā, dīvaini. Viņš tā kā vienā brīdī, man šķiet, laikam, katru vilnīti, maybe. Jā, izņemt to tā.